Labdien! Mani sauc Junis, es šodien jums gatavoju Marukas ēdienu. Maruka ir svētki, reiz gada, kas saucā Idl Kabir. Idl Kabir svētkos ģimenes satikas un mēs atzīmējam, ka Dievs Abrahamam pavarēja upurīt savu dēlu. Dievs dēla vietā sūtīja upurieru. Tāpēc mēs parasti gatavojam šo ēdienu ar jēru. Taču es nevaru dabūt viegli jēru Latvijā, tad es vietā gatavoju ar lielupu. Un varam sēkt. Ja? Mums būtu vajadzīgs tā kā recepet 1 kilogramu lielupu galu vai 2, nu tas pēc, kā vēlēs. Kaneli, muskatriekts, melni pipari, salda, pipari, salda paprika. Un šitas Marokā mēs viņu sauc veikalas galvenais, jau turklāt vairākas garšības. Safran, petersili, ķīpokli, sīpoli un rozīni. Pareizi. Rozīni labāk jūs pielikt karsto ūdeni, lai rozīni ietieprist. Ella. Gaidām bišķini, kamēr Ella pasildīties, tad kamēr es sāku sagriezt sīpolis. Sīpolis vienkārši tādā veidā. Tagad uzlieku galu. Nu, tā kā tu cep galu. Un no sākuma uguns labāk jābūtu, nu, bišku pa vidu un nevajag uzliekt uz augšu no sākuma. Un jūs gaidiet, kamēr galu būtu bišķini, nu, tā kā brūnas. Jā, jūs varat redzēt, līdzu. Redzēt? Krāsa, tāda krāsa. Tāda krāsa. Tad pēc tam ieliksim sīpolis. Bet kamēr mums pagaidām vēl bišku. Tagad uz otru pusi. Uz starp citu galu labāk, ja jums izvēlies vai nu plecu, vai nu kaklu, vai nu kāju. Šis ir 3 vislabākās daļas no jāriem vai lielupiem. Kad sāks labi smaržot, tas nozīmē, ka tažīnis iet viss kārtībā. Visu laiku samaisīt, ja? Īpaši no sākuma. No sākuma samaisīt laiku pa laikam. Vai visu laiku. Tagad bišķiņi varam uz augšu bišķiņi uguns.
Nu, un mēs vēl apcepam gaļu. Un, protams, samaisīt laiku pa laikam. Kad kaklā sāks dzied, tāda dziesma, tad jūs varat pielikt sīpoļus. Es pielikšu sīpoļus. Arī tur bija ķīpokļi, lai jūs neaizmirstat šitas te ķīpokļi. Un atkal visu klāt kopā. Pamaisiet višķini. Petersilu arī. Kamēr šitas varam iet pa taisno uz nākamo etapu ir rozīnes. Ar izolnes varam arī otrā katliņā. Es izmantot šitas tuvāk. Te. Jā. Arī Ella parasto. Gaidīšu bišķini, kamēr Ella pasildīties. Tad turpināsim. Un neaizmirstam, protams, laiku pa laikam samaisīt un uz otru pusi, jā. Katla un viss gaidām šitas te. Ja jūs pamaniet, kā es pielieku ūdenis, jau nevajadzīgs, tagad ūdens nevajadzīgs. Viss labi sākt smažot. Tagad varam sākt pielikt garšvielas. Te ir sarkana paprika, protams. Mani pipari. Tagad garšvielu maisījums galai. Muskatrieks, bišķini. Safron bišķini. Tagad, kad es ielieku garšvielas, tagad es pievienu ūdeni. Nu, skatīs, ūdens vajadzīgs būt, pa vidu. Tikai pa vidu. Jau daudz ūdens nebūtu garšīgi. Labāk, ja tu visu laiku skaties, kad vajadzīgs, tad pielikt. Ja ne, tad ne. Bet nosākumā nevajag uzlikt daudz ūdens. Tikai bišķini un laiku pa laikam pielikt, ja vajadzīgs. Šitas mēs varam gaidīt. Te ir mūsu Ella ir gatava. Tālāk te mērcīti ar rozīniem. Sākam ar cipolu.
Tik klāt arī var pielikt safranu un gaidīt, kamēr sīpolis būs visi apceptas. Un jūs varat redzēt procesu lūdzu, kā gāliņi jāiet. Nāzīt es pārbaudīšu. Vēl jāgaida, bet, protams, laiku pa laikam jāpārbaudīt. Labi, tagad pielikts roziņas, ciepuliņas. Un samaisīs viss kopā. Tad kaneli. Pieksim kaneli. Labi, tagad es domāju, ka es pielikšu bišķiņu ūdens. Un tad gaidu drusku atkal. Un te es jums parādīšu noslēpums. Šitas ir noslēpums. Mazu karotīti cukuru. Bišķiņi. Šī ir noslēpums. Un visu. Tagad bišķiņ ūdens, nu tā, maz krūzīt. Un, protams, šitas visu laiku jāmaisīt. Samaisīt, visu laiku jāsamaisīt. Tagad, kamēr es pieliku ūdeni, tad es gaidīšu bišķiņu. Gatava mērcīti ir pa laikam. Nu, redzi, pa laikam ir gatava. Tad mēs gaidām gāliņu, un tad es pastāstīšu un parādīšu jums, kas būs tālāk. Jo vienkārši šitas būs virs gāliņa. Tagad ir gatava, es redzēju. Jau cipokļi ir mīksti, un tagad tā kā medus bišķiņi. Un šitas te, redzi. Tad atstājam malā un gaidām gālu, kamēr būs gatavs. Kas arī svarīgs, ja pat gāla ir miksta, tad vajag arī redzēt, ja mērci ir bišķiņi biedzi, nevis šķidri. Ja jums ir, ja jums nav mērcīti biedzi, tad atstāj bišķiņi uz zemāko ūdens un pārbaudīt, un tas nepaprasa daudz laika. Es domāju, ka 4-5 minūtes, un es domāju, ka gālu vēl vajadzīgi bišķiņi. Līdz ar to es pielikšu ūdens. Un gaidām 20 minūtēm apmēra. Tad pārbaudīšu. Es domāju, ka ir gatava. Pielieku mūsu mērcīti. Tāda veida iekšā. Mērcīti. Bišķiņi. Vēl kādas 2 vai 3 minūtēm.
Tagad nesamaisiet, bet tikai tādā veidā pa vidu. Nu, vienkārši, lai nedeg. Tādā veidā. Zākšu bišķiņu, lai dabūsiet marci, biezi mercīti. Jā, ir jau gatavs. Bišķiņu atstāsim, atzīsti bišķiņi. Labi, un tagad liekam šķīvīti tādā veidā. Sākam ar galdu. Ar rozīnīti. Garšīgi. Tiešām ļoti garšīgi. Tā labi. Tā ir starp citu arī veselīgi, ļoti veselīgi. Garšīgās ir ļoti labi. Ķermeņiem un veselībai. Kā viņi ēd? Nu, kā jūs gribat, mēs parasti Marokā mums ir apālā galda un visi ģimeni vai draugi sēž apkārtni. Un mēs tādā veidā ēdam no viena šķīvītī. Nu, pa vidu un visi ēd, lai visi var redzēt, nu, lai viens var redzēt otru. Vienkārši un, nu, tā kā tradicionāli. Mēs satiekam un sēžam apkārtni galdai.